just wait till I catch you in the dark corner. You will get the damn good beating. I stuck so high, you'll prick yourself and I end up crying. Sveiki! Es pasūtīju sev lampu priekš filmēšanas. Un es viņu šodien dabūju. Un es gribu atpakot viņu ar jums. Es atvēru augšējo daļu, lai es varu izņemt viņu laukā, bet ārā varsim kopā. Kas ir šī pa lampu? Šī ir speciālā tā kā ring lights priekš filmēšanas. Un es pasūtīju 28 inčus, manuprāt, izmēra, kas nav lielākais, kas varēja būt, bet es pasūtīju tādu, lai saprastu, man vispār tādu vajag, es pasūtīju arī softboxus, un es ceru, ka viņi arī atnāks. Bet šis ir mans pagaidu priekš filmēšanas, kā arī šis ir tādā izmērā, kur es varu pārnēsāt no vienas mājas uz otru. Un jā, un es sākšu pakot vaļā. Tas atnāca tādā diezgan labā iepakojumā, godīgi sakot. Un es ļoti baidījos, ka viņš būs salūzis. Un ja viņš būs salūzis, tad būšu ļoti vīlusies. Tātad es viņu atpakoju. Viņš bija vienkārši ielikts mīkstajos šajos burbuļos. Un tas, ko es sapratu, ir, ka viņš nāk ar šādu vadu, bet viņam ir arī kaut kāds šāds vads, kas, manuprāt, ir... Es iznovietošu kaut kā. Nē, es sākumā atpakošu un tūlīt atgriezīšos. Es vēl pārbijos, ka šis vads, ka šis ir tas, ar ko viņš ir atnācis, un mums dabīgi nav tāda veida rozetes, bet izrādās viņam nāk šāda mazulīte, kas glāb visu situāciju, vai ne? Es ceru, ka tas fokusējās. Ko vienkārši uzliek pa virsū, un tas ir tik grūti darīt ar vienu roku. Tā, līdzies iekšā. Mana cīņa par to, lai es ielieku iekšā. Tadā! Kas īstenībā stilīgi. Tātad, mana roka ir šitik liela. Un es ceru, ka es saprotu, cik liels šis. Šis ir īstenībā diezgan liels. Es domāju, ka viņš būs mazāks pēc tā, kā viņš izskatījās bildēs. Es varu šeit mierīgi ielikt kameru iekšā. Un es īstenībā esmu patīkami pārsteigta. Man nav nejausmas, kā mainīt šo lampu viņā, ja viņa izdeg. Kāda vispār ir nojausma, ko darīt tādos gadījumos, vienkārši pateikt tā un viss. Bet šī lampa maksāja, manuprāt, 60 eiro. Es ierakstīšu kaut kur šeit ekrānā, cik viņa maksāja. Un es gribu viņu tagad pārbaudīt. Tātad es viņu pieliku pie rozetes un tadā! Šī lampa īstenībā, es neteiktu, ka viņa ir visjaudīgākā lampa uz planētas Zemes, bet viņa ir salīdzinoši jaudīga. Un es tiešām redzu, ka es viņu varētu pārnēsāt šur un tur konstanti, tāpēc, ka šī lampa ir diezgan jauka izmēra, kas viņu varētu nesāt iemes somā un kaut kur aiznest. Protams, es viņu visticamāk nesāt kastē, kas ir šeit, un šis ir statīvs laikam, kas nāk komplektā, bet man patīk tā gaisma. Man patīk, kā viņš apgaismo. Es vienīgais žēl, ka te nevar ielikt šeit tieši, es parādīšu, ļoti daudzām statīviem, kuriem ir gaisma. Šeit var ielikt kameru, kuru var vienkārši pieskrūvēt šeit, un tad vienkārši šeit ir kamera, bet viņi vienkārši vajag atsevišķu statīvu šim te, bet es nopirku pa 15 eiro kaut kādu statīvu tieši speciāli priekš šī visa pasākuma, lai es varētu, viens statīvs aizmugurē būs ar kameru, otrs statīvs būs priekš šī. Un, jā, protams, neliels čakras, bet tas maksāja 50-60 eiro šī lampa, kas īstenībā ir liela naudas summa, bet es domāju, ka es izstrādāšu visu no šī, cik es varu. Es domāju, ka es viņu lietošu priekš bildēm, kādiem tutoriāliem, minimalistiskiem, tādiem nesuper pro, jo es gaidu savus softboxus, kur būs tieši manai mini studijai, es domāju uztaisīt, lai es varētu 2017. gadu sākt ar profesionālām lietām. Un es noteikti ieteiktu šo. Man baigi patīk. Es pat nezinu, ko domāt. Man baigi patīk. Es pieskrūvēju lejas kājiņu, un es varu atzīst, ka viņa ir diezgan laba.
Es viņu pieskrāju ļoti, ļoti vāji, lai es varētu atskrūvēt, un te ir otra skrūvīte. Ja jums interesē, kāpēc viņa ir šāda, te jābūt vēl vienai skrūvītei. Bet es domāju, ka es viņu tagad skrūvēšu nost, tāpēc, ka es īsti negribu, lai šis šobrīd ir, kamēr mans statīvs nav klāt. Un kopumā es īstenībā esmu ļoti, ļoti lielā sajūsmā par viņu, un viņa izskatās diezgan maza, bet ticiet man, viņa ir diezgan liela šī lampa. Jūs varat pasūtīt arī lielāku izmēru, bet tas tad maksās nedaudz vairāk. Es atstāšu linku lejā, ja tas būs iespējams, jo zinu, ka daudzas linkus AliExpress neļauj atstāt lejā, un es nezinu, kāpēc. Man šķiet, ka tāpēc, ka daudziem cilvēki pasūta fejkus un vispārējo, un tāpēc YouTube neļauj to darīt vairs īsti, bet ja kādam interesēs, var personīgi aizsūtīt linku. Un es līdz parādīšu, kā tas izskatās ar make-upu un kā tas izskatās ar seju kopumā, šis apgaismojums. Tātad, es īstenībā ir diezgan labs apgaismojums šobrīd, bet es tik un tā gribu jums parādīt. Vai es patīk manis rozītes uz sienas? Vai jums patīk? Es ceru, ka jā. Bet jā, atgriežoties. Tātad, tas ir aptuveni šitik liels, kas īstenībā man patīk, jo es varēšu taisīt, kā jūs redzat, šādi apmēram izskatīsies, kad es ielikšu kameru pareizajā vietā. Un ja vai jūs redzat, cik labi es izskatos bildē, un ja pat pietuvina, vienīgais nepatīk, ka man var redzēt acazīlīties to ringlaitu, bet kopumā mans make-ups izskatās fantastiski ar šo apgaismojumu. Bez, jūs redzat, cik ļoti neizteiksmīgs tas ir mans make-ups, un tagad ar vai es redzat atšķirību, un tas nav vēl jaudīgākais, ko var iegādāties, un tas pat nav lielākais, ko var iegādāties, tāpēc bez. Mana kamera diezgan ilgi pieskaņojās. Redzat, kā cik ļoti es izskatos vienkārši? Labi, es neizskatos vienkārši, bet es izskatos vienkārši, nu jā, ikdienišķi, bet ar šo uzreiz, es domāju, ka šis būs fantastiski taisīt bildes priekš make-up un filmēt visāds sliktā apgaismojumā make-up tutorials vai labā apgaismojumā, bet vienši tagad ir labs apgaismojums ārā, bet šis pateicoties šim, es varu taisīt ļoti labus. Un visa gaisma iet man tieši uz seju, pieņemsim tagad. Jūs redzat gan tas, kas notiek aizmugurē, gan tas, kas notiek lejā, jūs redzat pilnīgi visu, bet tad, kad man ir šis, jūs redzat tikai mani. Redzat? Jūs neredzat vairs, kas notiek augšā. Man ļoti patīk šis. Es īstenībā ļoti ilgi gribēju ringlaitu, un man ļoti patīk, kā izskatās mans make-ups. Kā vispār izskatās make-ups ar šādu apgaismojumu. Jo es basically gribēju ringlaitu priekš make-upa bildēm un make-upa video un vispārējo un softboxu vairāk kā ikdienišķo kaut kādu runāšanas video vai kaut kādu DIY video apgaismojumu. Es ceru, ka jums patīk šis ringlaids tāpat kā man. Jā. Un tas arī viss. Es noteikti ieteiktu jums pačekot šo ringlaitu. Ja jums ir vēl kādi jautājumi lejā, noteikti rakstiet. Es ar lielāko prieku atbildētu jums. Un paldies, ka noskatījāties. Neaizmirstiet piesakot manam kanālam. Un tiksimies nākamajos video.